Sveiciens, ka patīk saule un elektrība. Šodien mums beidzot būs lauka uzdevums, praktiskais darbs. Darbmācība pieaugušiem vīriešiem. Beidzot mēs sāksim kaut ko darīt liederīgi. Nevis tikai runāt. Nevis tikai muldēt. Tad šodien uzstādīsim, kā to vērķi sauc? Wallbox? Wallbox, man liekas, ka nav pareizi, bet lai būtu wallbox. Sienas kaste. Sienas kaste, lai sienas kaste ar elektrību. Un elektrība mums ir tāda, ka es līdz šim lādēju pie garažas to mašīnu ar to parasto vadiņu. Jā. Kas ir tas, tas, kas mušķērējs. Mušķērējs. Un šī tetiņa sprauda iekšā, kaut ko tad darīja? Bet notika tas, ka es sākumā attaisīju garažu, ieliku vadiņu, piespraudu, aiztais garš gāju mājās. Pēc tam man apnika, es atstāju to vadu ārā. Garš, kurš vēl ņems to manu elektrību? Tā viņš tur mētājās. Es nebiju nospērs viņu? Nē. Vienkārši es domāju, ka neviens nevienkārši paskaties, cik viņš maksā vienkārši. Visdrīzāk. Nesaka, cik tas maksā. Viņš maksā dārgi. Pieliek un ej mājās, man jau kļuva vieglāk. Bet man viņš lādējās lēni. Ar Wallbox mēs cik daudz vairāk dabūsim iekšā? Kāds 3 reizes maz vajadzētu. Tad ir vērts. Es domāju, ka vērts pats. Bet man nav nekādas sajēgas, kā Wallbox ir jāliek un kur viņš ir jāliek. Vienīgais, ko es zinu, ka tajā kastē ir 3 fāzes. Tagad es baigi seksīgi modētas unboxings. YouTube vai pilns ar unboxingiem. Kā taisa vaļā? Jā. Aiku smuks ar oranžiem burtiņiem. Melns. Ja iPhone'am ir viena poga, šitam vispār nekā nav. Šitam nav pogu, šitam ir atslēga. Viss? Tas ir šitā kaste mums. Nē, tev vats beigais vēl nākums. Vai, ko tev skaties šitā kaut brīnumi? Man pat nav iztēlas, kas tur būt iekšā. Kabels mums ir, tas iet līdz mašīnai, tas pie sienas. Un reku mums ir gatavs kabels. Mēs esam sagatavojuši. Tas ir līdz šitam. Tas ir līdz tam wallboxam, lai būtu. Smuki ieliksim, mēģināsim ielikt iekšā golfriņā. Ir tās lieciņas, kas saka igauņi, mazākas nebija jēga. Mazāk vairs nebija, bet tev ir 2. Elektrība ir šeit. Jā. Bet mēs viņu no šeit arī pat taisno no kastām. Nevaram paņemt. Nē, tas ir skaitītājs, viņš ir nobombēts un to darīt nedrīkst. Tas nozīmē to, ka mums jāņem no iekšas. Un tad savukārt no otras puses mums vajadzētu apstīties, kā ir, tā ir. Tāda dzīve. Te kaut kur mums vajag ievarpēt. Es diezgan šprits kāds izārdījis, kas tāds ir. 6 cilindri. Tad mums ir arī liekam šitai klucijai vai šitājā vai šajā. Šis lielāks ir mums ir no šīs kastes jānorauj lejā vats, jāuzliek vēl pa vidu vēl ir kastīte, kurā būs atsevišķi automāts. Jā, automāts slēdz šim te drošībai vienkārši izbliež ārā. Paņemam to kasti un uzliekam viņu vismaz apmēram, lai saprast, lai mums te stūri nekur nelocās nost. Un tad gan jau kaut kur jābūt šablonam, pareizi? Tā kā šitas? Nē, tas nav īstais, tas vienkārši. Kas ir šablons? Ka viņš pēc tam atradīsim. Viņu var zemu apmetumu arī ielikt, izskatās tur kabeli, baigi smagi. Patreizajā brīdī mums vajag izdomāt, kur mēs viņu liekam. Ja mēs viņu liekam šeit, blakus šitai kastei, tad teorijā pat ir neko izskatās, bet paver durvis vaļā vai viņš neslauzīs viņu. Tur, viss kārtībā. Līdz taisnām var. Labi, tais tālāk. Jo tik un tā kaste ķersies, ja durvis taisīs vairāk. Tais. Te kaut zars ir priekšā. Tas nav zars, tas ir puļķis. Jā, tur pietiek, nevajag vairāk virināt. Jumtiņš mums augšā ir. Ūdens virsū netek, šitas aizsargā pret vēju no vienas puses. Vācu kompānijai vajadzētu būt kaut kur, arī kur ir? Šitas? Jā. Šīs šaurās trauslās līnijas, tas ko tev vajag? Šīs šaurās trauslās līnijas ir tas, ko mums vajag. Tāpēc ko urpsniņ caur šitām vietiņām? Mēs varam arī urpt caur šitām vietiņām. Izdarām šitā caurumiņu. Paskaties. Ir? Tas caurums, šitas netīrums. 3 un 4. Šitajā gan es neierupu, tas ir muša. Tas sūds kaut kāds, ne? Man pat no šajienes izstāsta, ka taisa. Neskatoties to, ka līnija ir, tā tur tā ķep-ļep, tas vienkārši apmēram skaidrs. Tā ir tavu kardiogramma, tā tev pulss strādā tādā ātrumā, kā tev jau. Beigās uz leju. Dabujām nost. Un pat nesaskrāpējām smuko virsiņu. Vai? Un tas viss tur ir iekšā? Kas pa skaistu? Tad tā sienas kaste ir domāta tā, lai cilvēks parastais izurubjo 4 caurumus un pasaucot elektriķu palīgā pievienot, varētu tikt to galā. Tur nevajag nekādu zvaigžņu karas projektu. Patreizajā brīdī nē. Līmeņrādi mēs neliekam. Vai jēg šķīvi vai garus līmeņrādi likt? Jo, ja tu to kastu pieliec kaut vai pa 1 grādu šķīvi, ūdens nekrājās, viņš notek. Viegli šķīvums ļoti veselīga lieta. Dabā nekas nav taisa. Dabā nekas, viss ir haotisks. Tu skaties, jops! Kas tur ir? Tā ir viss kaut kas daudz. Tībeļi, ļoti garas skrūves. Ļoti garas skrūves, neprātīgi. Es taču vienību urbu divānās tieši tā arī. Patreizajā brīdī ir bišķi šķīvi. Bišķi šķīvi, ļoti labi redzi. Bišķi zemāk. Jā, tagad ir. Es tād vienīgais neredzu, kā ir šitā, bet labi, gan jau ātri es nemanīšu. Nav gluži precīzi. Kas es tāds tagad tortētu mazo dakšiņu? Jā. Gan drīz taisnumā. Izgāja caur apmetumu, aizgāja reiz iegāja. Ideāli!
Ir. Nu, skaties, izrādās, ka šajā ēka apmetums ir visstingrākais. Jā, uz to viņi arī turās. Nā, labi, ideāli. Caurums skaits atbilst pasūtījumam. Jā, tagad mums saka dībelīši, šeit esmu tas pārējais. Mēģinām sadzīt iekšā. Vecīt, kopā mēs esam Daudz sološi. Man patīk. 40 plus, 50 plus un viss sanāk. Uz aci ļoti taisni. Es varu redzēt, bet tās krustiņa astes, kur bija, tagad ir Kaut pareizi. kur tur aizrāvsies, man tā liekas. Nu, milimetrs šur tur, tie koka darbiem. Kurš tad skatās? Tu tagad ņem šito, ja? Es skrūvēju, ja? Tā mēs Nu, jā, nu ieliet tie darbu dalīšana kaut kādi. dalīšana. Tā, pirmā skrūva ir. Sākam to, kas tālāk no malas. Nu, jau neiet. Ies, viss būs labi. Pagatā tie neiet. Tā. Kaut kas nav ritīgi. Ja jūs kaut ko gribat darīt, uzticiet profesionāļiem. Nedariet paši neko. Man tagad ir doma, ja mums divas augšējās skrūves kaut kā liktenīgi sagāja nejauši, tad tagad ir ļoti labi, ka kaste ir vietā un ar urbi caur to kasti cauram ierbēm jaunas punktus. Būs ļoti precīzi. Jā, mēs tā varam izdarīt. Nebūs arī nostjāņam. Ne, dībels liebās būs jāpaņem no tik un tā. Nē, nu labi, mums jau netraucē, mēs jau neesam ieskrūvējuši līdz galam. Jā, viens. Kāpēc ņilkuši divus? Es nezinu. Mēs no sākam kaut ko sačakrējam. Jā. Un pēc tam sākam lasīt instrukciju. Varonīgi izglābjamies. Varonīgi izglābjamies. Un patiesībā reku ir. Bet es gribēju teikt, ka tie, kas lasa visu instrukciju, vēl joprojām neko nav pielikuši. Nē. Viņi joprojām tulko no vācu valodas ar Google. Varētu apakšā kaut ko skaisti piekārt, kad Jāņa vainagu. Var. Kaut ko smuku. Bet kā mēs tāds nesmuks caurums atstāsim? Puķis kaut kāds pieskrūvēs. Sākam ar šito skrūvu, to būs vieglāk ieraudzīt. Aiziet, nācam. Pietēmē. Jācer, ka nebūs vēl viens iemesls noņemt to kastu. Tad mums patikt, ja viņš te tā nāks smuktais, lai nelocītos diži. Labi. Nu, tad šitā kaut kur. Būtu fotogēniski. Augstāk. Man liekas, ka bišķi zemāk un pa vidu teiks, ka tam skapim šitam. Vismaz, ka pret kaut ko. Lai pret kaut ko ir, ja? Gandrīz tais, ne? Nu, viss, šitas dienas 3 turēsies. Vēl cerams, ka ilgāk? Ka šitā ķieģē vidus. Nā. Tam pret vidu šitīgi dziļi, lai nav pretī skapim. Tā, šita, te Bet mēs. pret šito plakni skaties, pret šito ir. Ir, apmēram ir. Nu, skatāmies. Ar šito urba rūpniecības tecināt bēra sūstu vai vecā birstaliņā uzreiz 3 kokiem cauri izvar. Savs gals ir augstāk nekā sienā Tu gals. esi taču neredz, tu saki. Mazliet pietupies, ceļgalā ielieties. Nu, nopietni. Višķi, vēl šitā, jā. Ir. Ideja atnāc apsies, ka iekšā. Ei, tu nos tik viegli tas bija? Pasties. Tieši tur, kur gribējām. Šnaipers. Lai pa to pašu caurumu ārā iznāk, tas jau vēl Tā, būs bišķi zemāk. Mazliet zemākais. Jā. Nu, mums ir tagad cienā lielāks caurums nekā bija pirms tam. Tātad, nu, būtībā tādu vietēju mēro gūtmaņau. Klausies, es jau piekus. Mēs tik daudz ko jau izdarījām. Vēl kaut kas jādara. Caurums ir. Mašs metam ir. Ja tā padomā no ārpus, tāpat labi izskatās. Jā, bet kas mums... Vienīgais nelādēs. Bet ja es gribu palādēt, kas mums vēl? Tu gribi palādēt. Reku mums ir kārbiņa. Un jāatrod atkal ir šablons. Lai gan, es domāju, ka tev ir tāpatās mau klāt. Tu izklausās cerīgi. Nu, īstenībā, zikām, es arī esmu nočakarējies, ja godīgi, es arī jau piekusis, tā kā es sabrīnu, ka cilvēks ikdienā to dara. Tagad saucam palīgā elektriķa certificēto. Tagad mums vajag kādu, kas zina, ko tur. Jā, tālāk. Tik tālu tu vari tikt pats galā. Un tad vajag kādu čomu, kas ir mācījies kādā tehnikumā. Nu, vismaz kaut ko, jo teorijā jau būtu prātīgi tomēr kaut kādu certifikātu kaut ko, lai, tomēr kādu nenosīt beigās. Jā. Klausies, katrā lietā ir kaut daļa mistikas. Kamēr elektrība ir tāda pieskrūvē kasti, izvelc vadu, ir skaidrs. Bet tad vienā brīdī, kad sāk pa tiem vadiem skriet tā neredzamā lieta, ko sauc par elektrību, un kur mēs, jābūt ir tomēr papīram, lai to izdarītu. Kaut ko vajadzēja. To mēs pieurvām, tas viss kārtībā. Šitas mums ir savienots ar izējošo, kur ir drošinātājiem daudz elektrības. Jā. Tagad viņi tiek līdz šejienei. Jā. Tad elektrība ir, tad viņi pa sienu iet ārā pie mums uz daudz sološo lādētāju. Jā, ka smuka viņi tepatās tāda arī ir. Būtībā elektrība, kura dzīvoja šeit, ieskrēja garažā, pateica čau, un iznāca ārā apkārt šeit. Caur to drošinātāju kastīti, ja? Nu. Te ir viss tā gudrība, kā viņš lādē, nelādē, ieslēdz, izslēdz. Jā, tieši tā. Un tu šodien mēs liksim pie mašīnas. Jā.
Kas mums tev jādara, sāk darboties? Tā, lai smuki izskatās, mums jāpabeidz. Tas mums ir atvienots? Tas mums patreiz jāatslēgs. Te mēs nevaram pa nagiem dabūt? Nē, nevajadzētu. Šito sasprāžam fiksē pakaļ. Tātad 1 un 2. Tā, šitā mēs saliekam visu. Jā, mums jau to smuko vāku uzlikt. Tagad mums Caur kur lampiņu spīdēs un atslēgai tiksim klāt. Vāku. Tā, es novušu cimus nost, savādāk es netikšu klāt. Pirkt! Babā! Kaut kādu šo te govju apsāklošanu vai kaut kur roku iebāz, kaut kur uz določām, tagad tā Clarksona fermā, ka viņi tā teļu mēģināja uztaisīt. Nu viss! Sākam Vēl nekam nevajadzētu notikt. Šitas ir viss kārtībā. Un tad mums ir... Neizsit neko? Nu, pagad, tagad mēs... Nē, te viss tur visam ir jābūt kārtībā. Tā, tagad... Nu, tad... Pagriez. Nē, viņš ir nekā... O, iedegās. Zils, zaļš, sarkans. Zils, zaļš, sarkans. Nu, labi. Tagad, ko? Un te vajadzētu iedegties zaļam, ja viņš sāks lādēt. Cēlā, ko? Pirmo reizi noņēmām lāciņu. Skaisti. Nu, mācam. Vēl nekas nav pateikt. Tik. Klak. Te kaut kas te sāk mirgot zaļš. Jā, tas pasākums ir izdevies. Tas mums ir izdevies, šitan ir zaļš. Vienīgais, cik viņš tagad lādē. Cik daudz? Bet galvenais, ka vispār pumpē iekšā, man tā liekas. Tas jau ir daudz jau. Nu, redz, pagaid, atgriežamies apakaļ. Tātad, pirms mēs skatāmies, cik daudz ir uzlādējis. Tātad pirms tam, kad tu spraudi no kontaktlīgas. Jā. Un tagad no mājās, cik iespraudi visu? Tur, kur liek gludekli, tur viņš ņēma 16 ampēri, 3 kW. 3 kW. Tātad, principā, ampēri mums nav svarīgi. Galvenais mums ir kilovati. Un kilovati šajā brīdī 10 kW. 16 ampēri, 10 kW. Tas ir 3 reizes vairāk, 3 reizes ātrāk. Pēc zinu, ko es vēl iedomājos. Es vienreiz biju atbraucis uz garažu ar Audi e-trons kaut kāds, nu lielais. Smalkais autiņš. Tu uzliek lādēties, nu kur parasti. Viņš man rāda, mašīna būs uzlādējusies pēc 38 sasodīts stundām. Bet ja tagad tev ir kaut kā šitāds te Loboks, tu jau tomēr, nu nevis pēc 38, bet pēc 10 stundām tiksi prom ar pilnu lielo automašīnu. Jā, nu skaties, reķiniet, tu ar mašīnu var uzlādēt, ja tev mašīna ņem pretī 10 km/h. Kas ir no Štepseļa? Kas ir no Štepseļa parastā mašīna. Šī ir tāds īpašais gadījums. Pēc diennakts tu ties līdz Liepājai? Jā, bet redz, tur jau tā problēma tā, ka ja tu dzīvo netik tuvu un braukā tur papakaļ, vienā brīdī tev tas baterijas uzlāde paliek vien mazāk, un tev tik un tā jāprasa kaut kur lādēt. Šajā gadījumā tad uzliekot Volboks, tas otrs pluss ir tas, ka tomēr tu vari uzlādēt daudz ātrāk un tu ievi 40 km/h. Pat liela nopietna automašīna pa nakti būs pilna. Nu, vajadzētu būt. Jā, tas ir 10 kW stundā, tad tu pa nakti, nezinu, 10 stundas, tad tev jau pilns un tik liels baterijas, man liekas, maz nav tieši tā, ka īstenībā ņem gāž iekšā visu. Un šito pilnīgi pietiek. Pilnīgi. Vairāk neko arī nevajag. Un šīs gaišās nots. Prātīgi ar elektrību, bet Volboks pielieciet. Un saule visiem.